pirmais sociālās komitejas jautājums, kas tiek izskatīts komitejas sēdē šī sasaukuma laikā. Un es došu vārdu sociālās dienas vadītājai Zīskai Žirksē, lai visiem skaidrs ir, par ko mēs runājam. Jā, tas ir par naudas balvām Ikšķils novada invalīdu biedrības biedriem starptautiskajā invalīdu dienā. Līdzīgi kā mēs jau iepriekšējā mēnesī valsts svētkos finansiāli atbalstījām politiski represēto biedrību, tā arī invalīdu biedrība mums lūdz naudas balvas starptautiskajā invalīdu dienā. Sociālajā budžetā šāda nauda ir paredzēta, bet šī summiņa 39,47 ir ar tādu aprēķinu, lai pēc nodokļu nomaksas cilvēkam uz rokas palikt apaļ 30 marki. Vēl es varētu painformēt, ka par godu šai dienai Tīnušu tautas namā notiks pasākums, kas notiks 8. decembrī pulksten 2. Un būtu ļoti jauki arī mēs varētu šīs naudas balvas invalīdu biedrības biedriem izdalīt. Ir kādi komentāri vai jautājumi? Nav. Tad tātad izskatot Ikšķils novada invalīdu biedrības priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Oskara Falčkaja 8. novembra iesniegumu par naudas balvām starptautiskajā invalīdu dienā 3. decembrī saskaņā ar 2009. gada 22. decembra pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr. 30/2009 par pašvaldības kompensācijām naudas balvām Ikšķils novada iedzīvotājiem 21. un 22.